Bija politiķi uz brīdi pazaudēja modrību. Tiešraides translācijas ierakstos vairāk kārt dzirdams domas vadības ikdienišķais sarunas stils. Starp atbildīgajiem balsojumiem Šlesers ar Ušakovu pārunā arī ēdināšanas jautājumus. Kā nekā šajās dienās Rīgā uzturējās Krievijas valdības delegācija. Balsosim. Kas tur uzskatās vispār tur uz galda? Salāti, visus gaļa, viss. Nē, tur normāli, turas. Tur nav nemaz tik karsti. 49 pār 3 saturas ir atbalstīts. Vai ir jāziņo par lēmumu projektu 802? Pēc dažām minūtēm tandēms sajūtās vēl brīvāk. Rīgas mērs nekautrējās parādīt savu attieksmi pret kādu no ziņotājām. Ir atbalstīts 948. Turpinājumā sekoja vēl interesantāks abu kungu dialogs. Dažbrīd redzams, ka pilsētas vadība pat nesaprot pieņemto lēmumu būtību. Nezināšanu aizvieto iespaidīgs necenzēto vārdu krājums. Par budžetu. Arī ir atbalstīts. Kolēģi, vai ir interesi uzklausīties ziņojumu par lēmumu projektu 885? Paldies Kristovska kungam, Rubinas kundze, lūdzu. Par pilnvaru parakstīt Eiropas pilsētu pat. Domas aizkulisēs runā, ka redzētais un dzirdētais ārkārtas sēdē varētu būt viela pārdomām daudziem, jo īpaši rīdziniekiem. Turklāt bail esot iedomāties, kas notiek aiz slēgtām durvīm, kad satiekas abi zolīdie Rīgas pilsētas atslēgas turētāji. Sanita Vilpingvārs Tankēvičs, TV3 ziņas.